publicēt tikai viens likums, par kuru es zinu, ka viņš strādā 100%. Ja tev iet labi, neuztraucies. Tas nav uz ilgu laiku. Ja? Kāpēc? Tāpēc, ka tāda reakcija ir pilnīgi dabiska, jo ar savu labo darbu, tad, kad man pieauga tas apgrozījums, es vārda tiešā nozīmē, ko izdarīju, iebraucu jūsu kabatā, jo jūsējais kritās, tāpēc, ka manējais pieauga. Nu, nav tirgus bezizmēr, nekā nevar darīt, un tāpēc, protams, es jums novēlu būt vinnētājiem un labiem un visu ko, bet tajā pašā laikā ik pa brīdim taču Latvijā tiek publicēti visādi miljonāru saraksti, un sevišķi sākuma gados vienmēr bija kāds miljonārs, kurš tagad to sarakstu publicē. Tikai neskatieties, es ne, tā ir kļūda. Ko vajadzētu? Konkurenti, neskatieties uz mani. Lūdzu, nekopējiet man, lūdzu, nešpikojiet no manis. Bet tā ir tā lieta, ko man jums gribas teikt un novēlēt tiem, kur ir biznesā. Protams, es jums novēlu veiksmi, bet ir jāatcerās tā lieta, ko nozīmē būt biznesā līderim. Būt līderim nozīmē būt par to trusīti, kuram suņubars nesās no pakaļas. Jo kas ir tas, ko dara konkurenti? Visu, kas jums ir labs, tiks izmantots un iemācīts un izdarīts vēl labāk. Ja? Un tāpēc ir tas teiciens, ja tev iet labi, neuztraucies, un ja tev iet labi, nekādas Havaju salas. Jo tas ir tieši tas brīdis, kad man ir jāsāk domāt, kas te tagad notiek, kas būs. Un tāpēc nereti ir šie te stāsti, kad uzņēmēji saka, ja es uz nedēļu varu aizskriet atvaļinājumā, tad tas ir labi. Un nekādā gadījumā, ne tajā brīdī, kad man ir super rezultāti, vai ne tajā brīdī, kad es esmu tikko palaidis jauno produktu. Jo man ir jāgaida, kā reaģēs konkurenti, tāpēc, ka konkurenti arī ir tikai dzīvi cilvēki. Un tāpēc tātad vairumā gadījumu šī te skēma, ja jūs dabūjāt to, ko jums gribējās, tas nozīmē acis vaļā. Un paskaties, kam tu esi tīšām vai netīšām nodarījis pāri. Tas smukais variants, ko sauc par win-win, jeb ka ieguvēji ir abas puses dzīvē ļoti reti sastopams.